Priecājos tevi redzēt šajā kanālā. Šodien es atbildēšu uz jautājumu, ko es saņēmu no somatiskā transformācija ceļa, ķermenis kā ceļvela kursa dalībnieces, kura šobrīd šo kursu iet self-paced versijā. Un viņa uzdeva jautājumu, ja man ir daudz traumu, ar ko sākt? Es ticu, ka šis jautājums var būt aktuāls vairākiem, tāpēc es gribēju ierakstīt atsevišķu epizodi. Tāpēc, ja tev šī epizode noder, noteikti spied man laiku un padalies ar kādu, kam arī tas noteikti būs nepieciešams dzirdēt. Mana ātrā atbilde būtu šāda. Ja tev ir jāsteidzās, tu gribi ātru atbildi, ir tā, ka mēs esam dažādi. Un tas, ko es esmu novērojis, ka dažiem cilvēkiem ir diezgan grūti sākt ar to pašu lielāko traumu. Tāpēc viņi sāk ar mazākām lietām, pakāpeniski veidojot šo spēju izturēt vairāk, jo savienojoties, izprotot, dziedinot traumu, noteikti ir vajadzīga klātesamība, apzinātība, enerģija. Ja, un tas viss, protams, paprasa mūsu to galveno resursu, fokusu un enerģiju. Ja, jo ir tā sajūta, un es saku, tas cilvēks, kas ļoti seko sajūtām, un ja cilvēks saka, ja es netikšu ar šito lielo traumu galā vai nesapratīšu viņu, nedziedināšu, nekas nemainīsies. Taču, ja, tas ir atkarīgs no cilvēka. Es redzu to tā, ka nevajag pārāk ilgi analizēt. Mēģināt tagad, galvenais, lai neieiet tajā analīzē un mēģinājumā meklēt šo perfekto plānu. Tāpēc, ka tad mēs arī varam vēl kaut ko atlikt, un tas samilst, un tas samilst. Es vienmēr aicinu sākt ar to, kas tieši šodien šķiet iespējams, šķiet panākams, ja? šķiet iespējams un izdarāms. Ja tu esi jauns šajā kanālā, es esmu Baiba Auziņa, un es palīdzu cilvēkiem pašiem ieraudzīt veidu, kā viņi var izveidot dzīvi, kurā jūtas labi, un šī somatiskā pieeja, caur kuru es strādāju, balstās pieņemšanā, sevis pieņemšanā, pasaules pieņemšanā, nevis labošanā, un tā ļauj arī šīm pārmaiņām notikt pakāpeniski caur ķermeni un bez šīs piespiešanas sajūtas, kad ar tevi kaut kas nav kārtībā. To, ko es noteikti tev varu pateikt visiem, kas ir ceļā uz apzinātu dzīvi, kas vēlas strādāt ar saviem bērnības ievainotajām daļām, ar personības ievainotajām daļām, ar traumām, vienalga, kā mēs to saucam, tev noteikti vajadzēs būt enerģētiski lielākai par šo traumu. Ja, jo, lai tu neesi maziņš, tās traumas, tu ieraugi to traumu, ja, un tev liek, mēs varam traumu nosaukt arī par problēmu, ir kaut kāda problēma, ja, un ja tu esi maziņš, enerģētiski, tev tā liekas liela problēma. Ja, un tipiski mēs šo varam redzēt tajās situācijās, kad kaut kas notiek pēkšņi, mēs tam neesam gatavi, ja, ko mēs ar to darām, ja, vai mēs tā kā ļaujam sev ievilkt elpu, paskatīties no malas uz šo situāciju. Protams, ja tas ir iespējams, ja tev tiešām neskrien pretī tīģeris un nav reālas bailes, vai neskrien autobusu pretīm, nebrauc. Ja, bet līdz ko tu sāc kļūst enerģētiski lielāks, un šo es novēroju katru dienu, tiešām katru dienu, jo īpaši caur saviem klientiem, tad arī šī traumatiskā pieredze, viņa tiek apzināta un dziedināta. Man negribās tomēr lietot to vārdu vieglāk, bet noteikti apzinātāk un mierīgāk pavisam noteikti, bez antidepresantiem un visādiem citiem papildus līdzekļiem. Un tieši tāpēc arī es apzinoties to, ka respektīvi, apzinoties dzīvi, tur, kur mēs daudz cilvēku sprūst, ka daudziem cilvēkiem liekas, ka tā dzīve sakārtosies kaut kad, kad nebūs problēmu dzīvē, bet tā ir tā lielākā problēma, ka mēs domājam, ka mums nebūs problēmu. Problēma būs, izaicinājumi būs, evolūcija būs, ja mēs šeit esam nākuši visu laiku evolucionēt. Un tāpēc nav
Mērķis, jā, protams, mēs varam ielikt kā strausi galvu smiltīs, un mēs varam neskatīties uz kaut kādām lietām, bet tāpēc, ka es neskatos uz to lietu, viņa jau nepaliek mazāka, ja? Viņa joprojām tur ir. Un tieši tāpēc, ja tu vēl neesi un nepraktizē, es tev silti, silti iesaku nu, ielādēt arī šo stresa tolerances testu, kas tev parādīs vispār, kur tu esi ar savu stresa līmeni, kā tu vari vispār tolerēt šo visu, kas notiek tavā dzīvē. Un tev arī būs pieejams stresa tolerances loga paplašināšanas protokols, kuru praktizējot regulāri, tu kļūsi enerģētiski lielāks, lielāka. Un šis ir tas, ar ko vispār es visiem iesaku sākt, tie, kas grib kaut ko no dzīves vairāk nekā viņi šobrīd ir. Ja? Un vairāk tas nenozīmē vienmēr kaut ko materiālā ziņā, vairāk miera, vairāk stabilitātes, vairāk brīvības, vairāk to iekšējo drošības sajūtu. Tam visam vajag jebko, ko tu ej jaunā. Jebkurš jaunais ir tās nosacīti apdraudējums, jo tas ir kaut kas, ko tava nervu sistēma nav iemācījusies tolerēt, un tāpēc šis stresa paplašināšana, tolerances loga paplašināšanas protokols šajā ceļā ir mega, mega atbalstošs. Ja tev vēl nav, un tu vēl to nepraktizē, droši tepatām linkā atradīsi arī vietu, kur tu vari ielādēt, un tas tev ir pilnībā bez maksas. Ja, bet, atgriežoties arī par tām traumām, un ar kuru tad sākt, es gribu paskatīties uz vēl vienu svarīgu lietu, kas šajā jautājumā ir bieži paslēpts. Un cilvēks īstenībā patiesībā nejautā to, kuru sākt, ja? Bet zemapziņā, neapzināti ir tāda inerce jautājums, kas man jādara, lai es nekļūdītos. Ja, kas man jādara, lai es nekļūdītos, lai es nesāpinātu lai es sevi nesāpinātu vēl vairāk, lai man tas izdodas pareizi, jo, tā ir sāpe. Ja, un sanāk, kad cilvēks meklē kaut kādu pareizo atbildi, pareizo secību, pareizo metodi, pareizo plānu, bet te ir atkal tā būtiskā lieta, tā kā mūsu traumas, visas pieredzes, ne tikai traumas, arī pozitīvās lietas, viss dzīvo pieredzē. Pieredze visa mūsu dzīvo ķermenī, ja, precizē, ķermenis dzīvo tajā pieredzēs, tāpēc mēs bieži nevis iestrēgstam tajā pašā, ar ko sākt, bet kaut kur tajā gatavošanās procesā. Ja, kur mēs pavadām laiku tajā analīzē, salīdzināšanā, mēģinām izprast, tur izzīmēt, ar ko tam man vispār sākt. Un kamēr mēs domājam, jau nekas nemainās. Un tas, ko es novēroju savā praksē, ir divi ļoti atšķirīgi cilvēku tipi, ja, kas viens zina, tur ir man tās kaut kā lielā trauma. Viņa ir enerģētiski ļoti liela, es šobrīd jūtos ļoti maza, ja, tas ir par daudz, un tas ir ok. Ja, tas ir ok, ka cilvēks to apzinās, viņš negaida no sevis kaut ko citu, jo nervu sistēmai noteikti ir vajadzība pakāpenība, sākt ar mazākām pieredzēm. Būtībā ar ikdienas situācijām un ikdienas situācijas, visiem, ar ko es esmu strādājis, būtībā ir viens un tās pašas, ar veselīgu robežu noteikšanu, ar vainas sajūtām, ar nespēju pateikt nē, ar bailēm kļūdīties, ko citi padomās, un caur šīm šķietami mazajām lietām īstenībā cilvēks, tu spēj pamazām veidot šo spēju būt ar sevi kopā grūtākās situācijās, grūtākās sajūtās. Ja tu no tā nebeidz, tu trenē savu kapacitāti. Ja, un šis ir ļoti svarīgi, lai mēs arī pēc tam varam aiziet tajā lielākajā traumā. Ja, kad mēs tieši caur šīm mazajām,
Manos kursos ļoti populārs ir teiciens, ko es no savas puses aicinu vienmēr iet un dzīvē darīt, nevis analizēt un domāt, un tā būs, un šitā būs, bet tur jau tas būs, ka nebaidīties no sajūtām, jo lielākais, kas var tur notikt parasti, ir tajās pašās vainas sajūtās. Jā, tu jutīsi to vainas sajūtu. Vai arī pateiks nē, un tu dabūsi to atraidījumu, un palikt ar sevi tajā. Ja, palikt ar sevi tajā dzīve no tā nemainās. Tāda globāli nemainās, ka tev viens cilvēks vai uz vienu situāciju kāds pasaka nē. Jā, varbūt tās ir 10 situācijas, bet arī tam otram cilvēkam taču ir tiesības pateikt nē. Vai arī ir kaut kā, vai arī tas ir par tavu vainas sajūtu. Par vispār par sajūtu paušanu, par teikšanu. Ja? Šādā veidā mēs trenējam šo kapacitāti būt ar sevi kopā arī tajās nevar būt tik patīkamajās sajūtās un saprotot, ka tā ir tikai sajūta. Ja? Tikai sajūta, viņa nāks, viņa ies, pēc tam atkal pēc mirkļa nāks nākamā sajūta. Ja? Un, protams, jā, arī es esmu redzējusi un strādājusi ar šiem cilvēkiem, kas ir kādu laiku kūlušies pa dzīvi un saprot, ka viss atgriežas pie viena un tā paša. Un jau skaidri zina, un tu saproti, lai pa kuru taciņu tu ietu, visi aizvedīs uz to Romu. Ja tu mēģini pa to pusi, atkal tu aizies, pieņemsim, pie attiecībām. Tu mēģināt caur realizāciju, atkal aizies pie attiecībām. Mēģināt caur finansēm, atkal aizies pie attiecībām. Mēģināt caur veselību, atkal aizies pie attiecībām. Un, ja, tas tā tad. Tā viena vienkārši lielākā trauma maina visu, griežās tā teikt, ap asi, un lai kam tu citam mēģinātu pieskarties, īstenībā tas lielais tur negrozās, jo mēģinam kaut kādā veidā apiet to, kas ir jāapiet. Ja? Un arī šeit es gribu minēt, ka svarīgākais ir kapacitāte. Ja? Cik tu vari būt kopā ar šo lielāko pieredzi, lai nepazaudētu sevi. Ja? Vai tu vari sajust pietiekami daudz, bet ne pārāk daudz, palikt klātesošs. Ja? Tāpēc es tik ļoti daudz un bieži runāju par nervu sistēmu. Ja? Jo cilvēka spēja būt kopā ar savu pieredzi ir svarīgāka par pašu šo stāstu. Ja? Pašu šo stāstu. Tāpēc stresa regulācijas tests ar konkrētu stresa tolerances logu paplašināšanas protokolu ir tava ikdiena, higiēna, tāpat kā mazgāt zobus. Ko es gribētu, lai tu paņem no šīs epizodes? Ja? Nav ideālā vieta, ar ko sākt. Man ir ļoti viegla formula dzīvē, ja es tā varu nosaukt. Tev ir kaut kāds dzīves mērķis, ja? Tu vēlies iet uz šo mērķi. Un ja tu esi apņēmies, nevis ceri, nevis mēģini, bet tu zini, ka tu, lai tur vai kas, tu iegūsi to veselību, tu iegūsi to dzīves kvalitāti. Ja? Tas ir tas, ko tu apņemies, tas ir tas lēmums, arī par ko arī es ļoti daudz runāju, un arī vairākās citās epizodēs tu par to esi noteikti jau dzirdējusi, kad ir lēmums, uz ko es gribu iet. Un tad tālāk, kur cilvēki pazaudē enerģiju, ir tajās raizēs. Ja? Es esmu šeit un es gribu tur. Ja? Un tajās raizēs, kā tur aiziet. Man ir ārkārtīgi vienkārša formula, ja? Un tā formula ir viss, kas tev pieder šodiena. Tu esi pateicis savu mērķi, tu esi nodefinējis. Tev ir dvēseles virzība, gara virzība, kur tu gribi būt. Un tālāk tu skaties, tev ir šodiena. Un tas ir tas, ko ļoti daudz cilvēku negrib redzēt. Man to ir sāpīgi apzināties, bet es saprotu, ka katram ir savs ceļš jāiet, ka lai tu piepildīt to savu vēlmi, tev ir jāstrādā un tev ir jāiziet tieši tā šodienas pieredze. Ja? To, ko tev piedāvā šodien, to, ko tev vienalga, kam mēs ticam, visums, Dievs, augstākais es, augstākās struktūras. Ja?
tev ir šodiena, tikai un vienīgi šodiena. Ja? Un tāpēc mēs atgriežamies pie jautājuma, ja, ar kuru traumu sākt, kas man šodien ir iespējams izdarīt, ko es šodien varu izdarīt saistībā ar saviem dzīves plāniem, vai arī ar to traumu, kura mana ir, ko es varu šodienā izdarīt. Ja, varbūt tā ir patiesībā kaut kāda situācija, kur tu nespēji pateikt, ko tu patiesībā jūti pret partneri, vai ko tu patiesībā, varbūt kā tu vēlies realizēties, varbūt darbā. Ja, varbūt tās ir bailes kādu sarūktināt. Iespējams, tas ir pastāvīgs tavs nogurums. Ja, vai tāda sajūta, ka tev ir visu laiku, nezinu, jākontrolē, jābūt stiprai. Un tā ir tā kontrols atlaišana, ja, kas ir vēl vesela, tas noteikti vairāk epizodu sērijas vērta, kontrole. Ja, tad atkal tas jautājums, jā, vairāk pēc tādas kontroles, protams, kad cilvēks vēlas prieks un pateicība, ka cilvēks vēlas darīt, bet ir šodiena, ja, ir šodiena un šajā dienā skatīties, ko man dzīve piedāvā, un ar to es arī sāku darīt, ja, jo tur veidojās tā ticība tev, arī, ka tu esi uz pareizā ceļa, ir tad, kad tu pārstāji gaidīt. Tu sāc vienkārši šīs dienas situācijā, ej iekšā, spērt pirmo soli, ja tu sāc uzticēties sev, ka tu pirmkārt sevi nepametīsi, un tā tu varēsi tikt ar vien dziļākiem pieredzes slāņiem šodienā, ja, atkal uz priekšu, tiksi klāt tiem notikumiem, kas tev ir jāsakārto pa ceļam uz šo traumu transformāciju ķermenī. Ja? Ja tu vēlies iet apgūt šo procesu strukturēti, ja, soli pa solim iet, es tev aicinu pievienoties manam somatiskās transformācijas kursa ceļam, kurš ķermenis kā ceļvedis. Tuvākā laiva sesija ar manu atbalstu būs jau 19. septembrī. Tā kā pieteikties var jau laicīgi, ļoti vērtīgi bonusi, ar ko sākt. Daudz dažādas foršas lietas jau ir iekšā, tāpēc tā skaitā arī audio meditācija komplekti. Ja, un tā nav vieta, kur šajā kursā, jā, ir teorija, bet tas nav par vairāk informācijas. Viņš ir būvēts tā, lai tu vairāk sajustu, lai tu vairāk apzinātos, lai tu vairāk dzirdētu ķermenis, atpazīt nervu sistēmas signālus. Tieši šajā brīdī man iet self-paced versiju vairāki testa cilvēki, un arī ļoti forši lasīt šīs atsauksmes par to, kā veidojās šīs attiecības ar sevi, jo, ja mums respektīvi, mēs varam vislielāko atbildību prasīt tikai vienīgi no sevis. Ja? Tikai vienīgi. Un ja mēs spējam šajā visā palikt, ieraudzīt, mainīt, atpazīt, ja? Tur soli pa solim atnāk kapacitāte, ja? Satikt arī tās lietas, kas bijušas grūtas, kas ir bijušas izaicinošanas, un tas ir attiecību veidošanas process ar sevi, ko es uzskatu, ka katram ir jāiemācās. Tas ir viens no dzīves uzdevumiem, viens no dzīves skolas klasēm. Ja, tāpēc, ja tu esi tas cilvēks, kas ir gatavs iet dziļāk, nāc uz somatisko transformācijas ceļu, jo visas pieredzes patiešām dzīvo ķermenī, un tur tu saņemsi nevis vairāk informācijas, bet vairāk pieredzes. Paldies tev, ka biji šajā epizodē kopā ar mani. Padalies, kas tev noderēja no šīs epizodes, un tiekamies jau pavisam drīz, kur es arī padalīšos vairāk ar savu pieredzi, ko man iemācīja tiešām nežēlīgas sāpes manā plecu daļā.